Ir viena problēma ar kopēšanu. Iedomājies, tev atnāk rēķins, kas tev jāsmaksā. Tu atver internetu banku, atver jauns maksājums, tu atver rēķinā saņēmēja vārds, nokopē, tu aizēji uz internetu banku, ielīmē iekšā. Tu aizēji atkal uz rēķinu, konta numurs, nokopē, aizēji uz banku, ielīmē iekšā. Un tā pa vienam laukam, kamēr visi sakopēt iekšā. Un tev visu laiku jāpārslēdz no viena uz otru, lai spētu kopēt un ielīmēt iekšā, kas ir nērti. Iedomājies, cik ērti būtu, ja tu varētu vienkārši nospiest kopēt un ielīmēt, nepārslēdzoties starp šīm lapām. Un tagad tas ir iespējams, tu prasīsi, kādu programmu te jāinstalē, atbildi ir nekādu. Tāpēc, ka tas jau ir iebūvēts iekšā Windows sistēmā, ja tu lieto Windows, un tev vienkārši tas ir jāaktivizē. Un parādīšu kā. Nospiežam Windows pogu un V, un ar to pietiek, lai parādītos šāds uzlietošais loks. Tātad Windows pogu un V, es pat sagatavoju jums bildīti, izskatās tieši šādi. Windows poga un V. Un, kad tas notiek, mēs nospiežam Turn On. Tas ieslēgs clipboard vēsturi. Un mēs redzam, vēsture šobrīd ir tukša. Lieliski. Tagad dodamies uz vietu, kur vēlamies kopēt. Tas var būt Word dokuments, PDF, Excel vai mājaslapa. Šajā gadījumā mums ir Lursoft atvērts Lido akciju sabiedrība. Tātad, es skatos šo, es vēlos nokopēt. Es to iekrāsoju un nospiežu Ctrl+C. Tālāk es eju zemāk, skatos reģistrācijas numurs. Ctrl+C. Tālāk adrese. Vienkārši iekrāsojam un Ctrl+C. Ejam tālāk, mums ir telefona numurs. Iekrāsojam, spiežam Ctrl+C. Ejam tālāk, tur ir e-pasts. Iekrāsojam un spiežam Ctrl+C. Nu, lūk, tagad mēs esam sakpējuši daudz informāciju, un tā vietā, lai izmantot Ctrl+V tā kā iepriekš, mēs varam nospiest Windows un V un redzēt visu, ko mēs esam sakpējuši. Un tā ir viss šī informācija. Tagad atveram vietu, kur vēlamies to visu ielīmēt. Nospiežam Windows V, un pie kompānijas mēs liksim Lido akciju sabiedrību. Pie reģistrācijas numura Windows V, reģistrācijas numurs. Pie adreses atkal Windows V, un tas būs Rīga Ķengaraga. Pie telefona Windows V būs šis, un pie e-pasta Windows V mums būs info@lido. Un esam lieliski visu savadījuši. Tas bija gan ātrāk, gan vieglāk. Paldies par klausīšanos!